Sveicināti YouTube kanālā Netik labi. Mums ir jauns video, jauns formāts ar nosaukumu Ideālā intervija. Un mums video piedalīsies Mīla Kemprī 3. sezonas. Viena no pirmajām izbalstotajām dalībniecēm, bet arī fināliste Sanita! Wow! Čau, Sanita! Čau, Matei! Čau! Prieks jūs redzēt šodien. Paldies, ka atļāva mums uzaicināties ciemos. Šovs notika Spānijā un Portugālā. Sanita, English or Spanish? What? We can do both. Both? Tas īstenībā labs. Īstenībā tas ir labs temats, tāpēc, ka viena lieta, ko mēs arī varam pēc tam paskatīties klipu. That's a surprise for me. I'm very glad to see you again. Es mums jau nevajag dzirdēt. Tā, nesmuki mums sanāk mūsu pirmajā tikšanā. Meitenes tur saka, čakarējāt visu. Bet tu man ļoti patīk uzreiz. Es tev prieks redzu. Paldies. Tu man ļoti patīk uzreiz. A kā? Tur tās divas podziņas. Migls tāds kā samulsis. Pirmo reizi tāds kā sakautrējies. Kas ir dauna, pirmo dauna tev? Tas no pašas jūras. No pašas jūras? No Malagas jūras. Pauzīti var uzlikt? Jā. Es viņiem saku, ok, kāda jūra Malagā? Malagas, kāda tur ir jūra? Ko? Tā, kur Diana man aizved. Tā, uz kurien man Diana aizved. Un šito akmentiņu es pacēlu pats. Tas ir pretīgs moments. Jā, vai ne? Vai ne tagad, kad to visi zini? Jā. Kā tu jūties? Kā tu par to jūties, šito momentu? Jā. Es jau viņam toreiz šeit tālāk būs, kur es viņam prasu. Tev ir tikai viens tāds, bet man galvā bija jautājums, vai man vienai ir tāds. Bet, zin kā, stress, un es pajautāju kaut ko citu. Nu, bija man tāds feelings, ka kaut kas nav tīrs. Kāpēc, lai čalis vienkārši kaut kādus gliemežvārkus salasīt, ķipa baigais romantikas, jā? Un par to runājot, tad, kad viņš ienāca iekšā, tu jau zināji, ka viņš tev būs pretī, un tev tā kā bija kaut kāda izvēle, vai arī? Nu, zin kā, no visiem čaļiem, ko es tur redzēju tajā izbalsošanā, man Migels tā kā visvairāk patika, visvairāk tuvāk manam tipāžam, un es nezinu, es tā kā devu mājiens, man Migels patīk. Nē, nu Migels visiem patīk. Ar ko tajā šovā Migels nebija pārī? Tu vari pateikt nosaukt? Ar Denisu. Ar Denisu. Un ar Sandi. Jo Sandis laik trimdā bija, man liekas, tāpēc. Bet, un kāds tev bija sajūtas, kad tu redzēji, ka Migels ienāca? Tajā istabiņā? Tajā brīdī, jā. Tā klausies, es jau biju tajā istabiņā, es skatos tur un smaržas, un paļbom Migels. Krosenes tās baltās, jau atpazinu. Bet, tagad viņš ienāca iekšā, viņš tāds smaidīgs, un tagad tur viņu uzrunāja angļu valodā. Jā, tomēr English, jā? Nu, tomēr English, jā. Es gribēju iztestēt viņa intelektuālo līmeni. Bet tev nebija jocīgi, kad viņš sāka atbildēt angļu valodā? Ne, man nebija jocīgi, ka viņš atbild angļu valodā. Man bija jocīgi, ka man bija jātulko, ko viņš man tā kā mēģina pateikt angļu valodā. Nu, tas... Sāka labot uzreiz angļu valodu viņam. Labi, sēdies, mēs pēc mājas darbu kopā. Tas ir ļoti saprotams. Bet tu bija priecīgi tajā brīdī, tev viss bija forši, Jā, man bija tāds, es ar Migelu varētu būt pārī, jā, nice. Tieši tas, ko es gribēju. Sanāk, cik tu dienas pavadīji Latvijā pirms tā aizlidot atpakaļ? Es nezinu, nedēļu. Wow, tik daudz? Un cik randiņam tu biji pa to laiku? Es nebiju randiņos, dzīvoju mežā. Man bija jāsakārto savas emocijas, tas Dianas, tas bad energy vibes, tāds uzbrūkošs, plus tā intrīšas, tā nagu bīdīšana manās ribās, man vajag detoksēties. Reāli bija kāds tur konflikts bīstam? Nu, konflikts nebija, bija disrespekts. Mums tikai ir tas Jums ir tas, jā? Jā. Nu, paskatieties, viņas nagu garumu manās ribās. Kamēr vienu neizbalsosiet, tālāk braukt nevarat. O, es to. Pilnīgi negaidītais pavērsiens atkal satikšanās priekus zibenīgi pārvērš visai zvērīgā konkurencē. Un tu šajā klipā tobrīd biji kopā ar Raivi, vai ne? Jā. Pastāst pa viņu? Vari kaut ko pateikt? Raivis ideāls vīrietis. Nopietni? Jā. Brokastis gatavo, tēņu pienes, visu tur, viss kārtībā, lai viss ir labi. Ļoti labs čalis, potenciāls labs viņam.
Tad tu, principā, ar viņu gribētu satikties. Sāk, tu... Nu, nē, mēs tā parunājām, tā sapratu, ka... Nav tik ideāls, kā tu tikko Nu, teici. jā, bet tāds raksturiņš viņam labs. Labi, ātri retrospektīvā. Ar ko tu labāk tiktu līdz finālam, ar Miguelu vai ar Raivi? Tās nav interesanti. Tas jautājums, nu, man Miguels Sarežģīt, vai? patīk. Nu, tā ir hipotētiski vienkārši. Nē, nu, ja es redzētu visu to, ko Miguels... es neredzēju, kamēr es biju Latvijā, kā tur Miguels tur trakoja un visu kaut ko darīja, nu, es, protams, būtu Raiviņēmis atpakaļ, kāds sakars. Nezinu. Man ir īstenībā par to jautājums. Jūs reāli citiem dalībniekiem nerunājāt par Miguelu, ko visu kā viņš uzvedās? Nu, man visi teica, oi, tu viņu tā mainīji, viņš tagad cits cilvēks. Es domāju, kas tad tur, kas notika? Man viens nestāsta. Tev neviens nestāstīja? Jā, man nestāstīja viņu to reputāciju, kamēr es nebiju. Jā, es nezinu, ja tu būtu skatījies mūsu video, tad, kad, pirms tu viņu satiki, tu būtu redzējis, un mēs jau tā būtu kā brīdinājuši. Jā, jo mūsu video bija pusgadu vēlāk, kad tā filmēšana notika. Varēja taro kārtas izlikt, paprasīt. Bet es taču liku tūplānā. Jūs skatījāties tūplānus? Jā. Manu vizītkarti skatījāties? Es pilnīgi izlikumu, kas ir man notiks Mīla Kemperī, viss piepildījās. Nu, te netēlo, ka tu esi šokā. Man jums parādīt? Parādi. Mums nav budžets šitam. Man vajadzētu, lai viņi novērtē arī tos klipus, lai ko viņi, no 1 līdz 10 banāniem, cik viņi Miguelam par to... Banāni? Jā, no 0 līdz 3000. Nē, tā pirmā klipa no 0 līdz 3000, tur, kur viņš ienāk iekšā. Tā, nu tagad būs. Nu, tagad tik būs. Īstenībā tas arī interesanti. Reāli pastīties to, ko mēs nerādījām. To, ko jūs nepiefiksējāt, kas ir ļoti nopietnas moments. Nē, nu varēja jau pirms mēs atbraukt, sagatavoties. Jā, vispār tik neprofesionāli no tavas puses. Bez intrigām jau droši vien Skatīties. Tas sunītis pieder Sanitei, starp citu. Kur man sunīt? Bez suņiem Sanitei vēl patīk viss, kas saistīts ar maģiju. Vo! Tanī skaitā ieskatīšanās nākotnē, izmantojot kāršu kauju. Nākotnē? Zilniecei arī šoreiz roka pastiepjas kāršu virsienā. Es tur izlikt jau paskatīties, kas būs uz priekšu. Interesanti. Būs kāda zīme par to, ka Sanitu tik ātri no šova Par finālu zīme Madara uzreiz. paliks. Seks, jā. Monēta izkrita. Viņi jau raud ne jau tāpēc, ka brauks mājās, bet tāpēc, ka Kā man kārtas teiksies? piepildījās. Jā, Mīlas Kemperī. Date un kofina vienkārši, kāds sakars. Wow. New beginning. Coffin date. No randiņa līdz zārkam. Par tām beigām diezgan tuvu. Love! Ascending! Unconditional love! Nē, No tavas puses, tip, jā? Nu, izskatās, ka kopumā. Par Madaru arī izzīlēsies kāda zīme. Labi, ka tālāk viņš šovā vēl paliks. Attiec! Mums ir tāds jautājums, kā tev ar Madaru iet? Mēs nedraudzējamies ar Madaru vairs. Vairs? Vairs? Vairs, Kāpēc jā. viņa aizgāja uz GO3 komandu vai ko tādu? Ko? Nē, vienkārši šeit ir tādas tad nepatīkama situācija pēc fināla sanāca. Tad man kā draudzenei būtu nepieņemami, ja man draudzene kaut ko tādu darītu ar manu bijušo, tāpēc man tāds... Tas ir ārpus šovu lieta, Jā, ārpus šovu. Viņiem tur baigā draudzība, viņi iet uz džimu, taisa deep squatus kopā. Mēs runājam par Miguelu? Jā. Tā, viņi tā man teica, viņi atnāca pie manas matus sakārtot pēc fināla. Saniti, tu gribi teikt, ka Madara, kas tavu draudzene bija tajā šovā, tagad pēc šova tiekās ar Miguelu? Vai vismaz iet uz trenižera zāli kopā trenēties? Viņi bija kopā trenēties, skvatot, viņi baigie čomi bija, balītē bija kopā, jā. Viņi lepojās ar to, ka viņi tā sadraudzējās. Tas nekas, ka viņš man sirdi salauza, apmānīja un visu to, bet viņi, jā. Jā, sanāk, tu ne tik ļoti labi jūties par šo visu. Jā. Kā domā, tu gribētu, lai viņi kopā tur... Es nejokošu tev jau. Davai, špļavārā. Nu, es nezinu. Kā gribētu, lai viņi abi kopā tur tajā okeānā aiziet, kā Miguels gribēja. Nu, tipa kopā ar Madaru. Negribu, lai viņi abi nomirst vienkārši. Laikam tas bija tas joks. Tas bija labs joks. Tas ļoti labs. Es drusku šokā. Tur arī neatbildēt, skatībā. Labs joks, es jau atbildēju. Tas netik labi joks, bet kādreiz man sanāks.
Kādu atzīmi tu dotu no 1 līdz 3000 Miguelam par šo klipu, kur viņš ienāca pie tevis English? Englishman in Spain. Zini kā, Britiem, taču Britu izglītība pirmā. Protams. Britiem ir šī apgrieztā tur, mēs pēc Latvijas sistēmas jāvērtēsim. No 0 līdz 3000, jā, pēc Latvijas sistēmas. No 1 līdz 3000 viņa angļu valodiem. Nē, tas, ka tavs sajūtas un tas klips. Atzīmi tev vienkārši novērtēt. Par šo video, ko jūs man redzējāt, par visu to pārdāvināto dāvanu, par šito Englishman in New York, jā, šito te visu prikolu. Oi. No 0 līdz 66 es dodu. Ko tu tā bagātīgi 69? nav pelnījis tādu atzīmi. Es dodu, 2. 2, ok. $2. Okay. $2. Okay. Un tur tagad nākamais klips, tur, kur jūs, kad tev balsoja ārā, kāds tev bija sajūtas par Miguelu tajā brīdī? Žēl, ka tu plānā to neieliki. Es tieši teicu, ka viņš tur tā uzvedās, man šausmīgi nepatika. Šausmīgi tā lecīgums, tas viss tas. Jā. Un tāpēc tam viņš tik ļoti patika. Tā man bija tāds, viņš kopā ar Diānu, viņš tur tā savu pāri pozīciju riktīgi tā stipri tur domā, tur kaut kāds potenciāls varētu būt. Viņš vienkārši tā stipri mīl, grib pāri līkiem, kāpšu savas dāmas. Tas nav tā kā abuseur, tas ir tā kā, ļoti kaislīgs cilvēks. Tas ir vēl tāds toksik. Le toksik? Toksik. Oui. English or French? French. Jā, un kā tu vērtētu to tev izbalsošanas sajūtas? Izbalsošanas sajūtas? 2. sērijā tev izbalsojuši. Šausmas, beidīgi man bija. Es tur pats pašsadedzinātos vai ko tādu. Nezinu, kaut ko ļoti traki izdarīt ar sevi tā, lai redzētu, cik man sāpīgi tas būtu. Apēstīgi. Nav monētas, nav ko mest. Ko darīt? Tas nav tik smieklīgi. Tas ir tik smieklīgi. Nav monētas, nav izbalsošanas. Labi, gaidam līdz rītdienai izbalsošanas. Rezultāts. Tas būtu tāds jau OnlyFans rezultātu paziņošana. Ej, nereklamēju savu OnlyFans. Es nereklamēju, es tikai tā fantazēju. Tu vari reklamēt. Vēl bija cilvēki, kuriem interesēja. Kāds tev kā izmērs? 39. Vai Miguels gultā ir tik labs, kā viņš sev prezentē? Kā tev liekas? Kā tev liekas? Es nezinu. Fantazē. Es varu pafantazēt. Let's go. Es nezinu, gan jau viņš uzvedās kā boksers un cenšas tā kā džab, kaut ko tādu. Hukots. 3 minūšu raundu, tad viņam nokauts. Tad tiesnesis sastāv. Producenti tā kā tiesneši. Jā. Tas bija skarbi. Tad beigās uz slimnīcu brauc. Parasti nāks ar Miguelu. Jā, un kāds tev bija sajūtas skatoties pēc tam to šovu, to, ko tu nebija redzējis? Briesmīgi. Pēc katras gandrīz epizodes gāja pavemt, tā teikt. Ko? Kādu čalis? No priekiem? Tas ir dvēseles attīrīšanās. Briesmīgi. Briesmīgi bija skatīties, šausmīgi. Kas briesmīgākais tajā visā, ko tu redzēji? Tas, ka es ar viņu tur fucking bučojos. Tas bija diezgan cringy. Jā, tas bija cringy. Jā. Bet vismaz viņam vienmēr bija svaiga muti droši vien. Tad, kad es ienācu, viņš pārstāja to košļiņu tā žuvāt. Jā, viņš mainījās. Cik viņš izkožļāja kožļiņus, mēram? Es nezinu. Okay. Tas ir viņam laikam jautājums. Man rodas tāds sajūta, kad tu atnāc atpakaļ un viņš ienāca pie tevis istabā, viņš mainījās tik maz, bet pietiekami, lai tu noticētu, ka viņš ir labs cilvēks vai kaut kas tāds. Jā. Ka, es gribētu ar viņu būt pārī. Jā. Man ir tāda, ne tā teorija, bet tāda doma, jo mums no malas skatoties ļoti viegli ir pateikt, ka viņš ir narcistisks un tā tālāk. Un kā domā, kā tu neredzēji, bet tā mana doma, un varbūt var pakomentēt, ir, ka tā kā tu ieradies apkārt šovā, tev tas excitements, tādas foršas sajūtas, nevarētu būt tā, ka tu vienkārši sajauc tās sajūtas. Es sapratu tavu domu. Bet pasaki, kā tu jūties, nevis vienkārši piekrīt tam vai nepiekrīt ko. Makes sense. Tāpēc, ka es biju ļoti priecīga, ka es atkal esmu kemperī un man tas ceļojums turpinās un es dabūju to čalu, kas man tā kā iepatikās. Jā. Bet
makes sense. Pārāk daudz zaļie karogi. Jā. Un pēc tam sākās pārāk daudz sarkanie karogi, jā, ka es viņu mainīju. Bet, nu jā, un tev bija kaut kāda sarkanie karogi, kur tu redzēji tajos brīžos, kad jūs pavadījāt kopā? Nu, jā, man sāka riktīgi tā... Zinām, mans mīļākais seriāls Netflixā ir Top Boy. Un es tā sāku analizēt tādā Top Boy prātā, viņa tur uzvedību, visu, ko viņš man saka, un tad man sākās tāds... Tur ne tikai sarkanie karodziņi, man spalvas dažkārt cēlās. Un tas man noved pie nākamā klipa, jo es nezinu, tad, kad mēs skatījāmies šito, mums vienkārši likās, tur mega daudz sarkanie karogi, milzīgs, vienkārši pirātu kuģis ar sarkano karogu. Dod! Pirmajā īstajā randiņā, jo nakts viesnīcā diez vai skaitās, devušies arī Sanita un Migels. Man gribas tā, zini, kad es būšu veids nomirt. Mums mēs nomirt. Un tā sēž savā krēslā un tā Sēž savā krēslā. Jā, tas būs ļoti labi. Tā būs ļoti skaista nāve. Jā. Es tev novēlu, lai tā piepildās. Paldies. Pēc iespējas ātrāk. Bet es tev novēlu skaistu nāvi. Skaistu nāvi, jā. Mēs neesam mūžīgi. Man jau apnika būt vienam. Un es jau sen domāju par nopietniem attiecībām. Tāpēc nākuši tādu šovu. Lai sāktu dzīvot kopā ar savu mīļāko. Savu mīļāko. Šitā brīvā dzīve man jau apnika. Visas klubas, restorānas, ceļojumi. Gribu, lai es varu rūpēties par manu meiteni, kaut ko sasniegt ar viņu kopā. Te skaistajā Faro pludmalē Ja tu gribi, tu vari apturēt, ja tu nevienu droši zini, tas tālāk netiek, ko tu Viņš neko nepierāda un neparāda, viņš vienkārši ir un viņš vienkārši ir un viss notiek, viss ir skaisti. Jā, šito par šito es gribu apstīt. Es esmu laimīga. Nu, tu tā kā... Mēs droši vien to neredzējām, bet izskatās, ka viņš tikai tev vārdus saka. Tas ir surprise. Jā, jo tu teici, ka viņš neko nesaka, viņš vienkārši pierāda. Nē, viņš teica, ka viņš vienkārši ir. Viņš neko nemēģina pierādīt, viņš vienkārši ir. Jā, nu, tādā ziņā, ka mēs riktīgi foršu laiku pavadījām, viņš visu laiku rūpējās, man nebija jādomā, ko es ēdīšu, ko es gatavošu, un es tā kā restorančiki, nu tā kā luxury life. Reāli rūpējās. Nē, es pludmalē arī gan jau ar Migelu tā sajustos. Man nebūtu izredzes domāt kaut ko citu. Bet tu zini, kas Migels ir pēc horoskopa? Nežāzes. A tu? Dviņi. Nu jā, skaidrs. Laikam. It's a match. Mēs šitajā dienā pēc okeāna randiņas uzrakstīju savai draudzenei astroloģijai un nometu manas datus un viņa datus. Viņa mums uztaisīja to sadarības karti. Un kā izdevās? Diezgan labs potenciāls tur bija. Wow. Labi. Un uzreiz reku nākamais tev tā kā, jā, ķipa sajūtas ieraksāja, tad šitā karta viss, vai, let's go. Ir kā visi apkārt gribēja, lai es būtu klāt. Jā. Un papildus arī tajā spiediens no šova, ka jums tā kā tomēr mērķis ir atrast mīlestību, un tev vienkārši reāli palēlam tev manipulē visu apkārt. Jā. Tāds ir. Tur iesūdzēt tiesā viņus, vai ko tā? Migela varētu iesūdzēt tiesā. Pieviltos sieviešu tiesā. Jā. Skatāmies tālāk. Tur ir vēl kaut kas, ko jūs gribat komentēt? Tur ir tas, ka jūs bučojaties. Zini? Tu taisnīt mums ētam. Tu tieši bēm. Viss, ko tu gribi, ir arī tas, ko es vēlos. Tas ir tas, ko tu vēlies? Nu, da. Ok. Protams, es tev jau teicu. Nekautīgi, tu mani mulsini ļoti bieži. Bet tādi momenti man patīk. Ir tikai tu un es aizstāv. Tāpēc kā viss to, ko es tev tagad teicu, es biju no sirdi. Tas bija īstenība, tas nebija šovu. Tas nebija šovu? Tagad mēs arī nav spēlēm. Ir tagad tu un es un okeāns. Kāds ir skaists? Nu, un tālāk tur, es domāju, tagad mēs bučosimies, jā? Es domāju, šā buģet man vienķiks. Un tad viņš man tāds, es to arī rakstīju 118 intervijā.
Es nekad savā mūžā neesmu nogalinājis sievieti vai bērnu. Tad viņš to teica? Jā, es domāju, mēs tik bučosimies, viņš tādu tekstu nolasa. What? Es tāda... Nāc šur! Nu tālāk ir jēga skatīties. Nē. Bet, ja vēlreiz skatoties šos brīžus ar Miguelu, viņš tik labs šovmens. Jā. Tagad mēs nav kas tur šovs. Tagad mēs nav šovs. Pasties saulē, putns, suns. Pasties man acīs. Mana sirds. Jā. Un tad šajā brīdī tu tiešām jūties tādu, rītīgi nice. Nu, rītīgi smuks randiņš, viss romantiski, viss forši. Tā kā viņš man saka, es visas Latvijas priekšā, televīzijas priekšā, tā nav spēle, tas nav šovs. Tā kā... Kāda tu muļķi vispār? Es par to pašu skatos, domāju, to foksam ita. Cik viegli. Vai tev iepriekš ir bijis tā, kad tev vīrieši tā piečakarē? Oi, kas tik man nav bijis iepriekš ar vīrieši? Vai arī apspēlēja tā, lai pozitīvāk to visu padarītu? Nē? Nu, ķipat piečakarēt. Nu, taču neizklausās normāli. Kā, bet viņš man piečakarē? Tu uzskati, ka Miguels tevi piečakarēja Mīla Kemprī 3. sezonā? Protams. Okay. Jūs dzirdējat šeit pirmie. I said it, I claim it. Drosmīgi. Un tad, bet pēc tavas iepriekšējās pieredzes, tas tev nepalīdzēja tur? Nu, ne. Fucking boy. Man tāds, zin kā, viņš man miljonus reizes dienā saka, tici man. Viņš ir tu nohipnotizēja? Čist, jā. Tu esi piedalījusies citos šovos arī. Vai Miguels ir tā kā, teiksim, spēcīgākais šovmens, ar ko tu esi filmējusies kopā? Jā! Es vienkārši gribēju pateikt, ka jebkura meitene tavā vietā, gan jau tāpat justos un noticēt, izņemot Esteri. Wow. Jā, fakti. Paņem šo čīkrafonu. Par ko man vajadzēs? Čau, Esteri! Čau! Tu jau arī biji kādu brīdi kopā pārī ar Miguelu. Vai tu vari pastāstīt, kā tev bija? Jā, vai kāds spēja pretoties viņam? Kā tev sanāca pretoties vienīgajai Miguela kaislībai un viņa, nezinu, čakarēšanai? Man tur bija no kā pretoties. Mums bija tā, mēs fiziski, nezinu, tehniski esam pārī, bet reāli mēs tur vispār nebijām. Nē, vispār nekas. Tur tā kā... Šovs tikai. Tur bija 0. Ko domā par Sanitu, kā viņa tā uzķērās? Jā. Ko tu vispār domā par Sanitu? Pastāsti visu, ko domā. Ko es domāju par Sanitu? Draudzenīti. Mēs Kemperī nebijām draudzenes, bet mēs iepazināmies Latvijā, un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka mēs tiešām sapazināmies tādā vienā iekšējā tusiņā, un tā mums arī tagad tā draudzība ir attīstījusies. Forši, man patīk ļoti viņa. Jā, tas ir skaisti, bet tu neapčakrēši Sanitu, tā kā Miguels ar savu draudzību. Tici man. Skaties manās acīs. Okay. Mārcis krīt. Ok, Ester, paldies. Paldies, Ester, bija ļoti forši. Skatieties Ester visos citos šovos. Par māju? Davai, razjūp. Jā, par māju? Davai. Par māju? Pofik. Šeit Miguels atnāk atpakaļ. No randiņa māja un tā visu viņa reakcija un pēc tam kā viņš... Šis ir mans mīļākais, viens no mīļākajiem momentiem Kemperī. Jā? Jā. Pēc sajūtām? Pēc sajūtām prieks, bet tāds mans mužiks ir atpakaļ. Tu uzvarēji, jā? Kā viņa tur bez manis. Viņš man rakstīja ziņas, viņam telefonu atņēma par to. Vispār atradies blakus māju. Kā jums gāja? Labi? Melo. Bet es uzreiz domāju, ka viss. Jā, nebūs Sanita. Šodien es, tad rītdien es līdēju mājas. Man šo beigas. Miguel, Miguel. Pasties, cik es laimīgi. Jā, uzdod pauzi. Te mēs esam. Un Sanita. Miguel. Jā, tev pietrūks tas Miguels. Jā, man pietrūks mans Miguels. Fuck. Tāpēc, ka, zin kā, jā, notiek filmēšanas process, bet tāpat ir bez kamerām tās sarunas ir savādākas. Un tā kā viņš riktīgi dvēsteliski atklājās, riktīgi par savu biogrāfiju visu kaut ko pastāst. Ne visu, bet kaut ko. Par savām traumām, emocionālajām, jā? Emocionālām traumām, bērnības traumām, pusaudžu gadu krīzēm, jā. Jā. Wow. No man kā skatītājiem likās tas, kā red flags, ka viņš ierodās uzreiz. Vai es būtu braucis projām, ja es tur nebūtu dabūjis un kaut ko tādu stāstīt. Pirmkārt, kad Maija ienāks, es zināju, viņš man teica.
Ka iespējams, ka varētu būt tāda situācija, ka būs kaut kāda viņa bīstīga meitene, bet tā kā viņš negrib to situāciju, labāk viņš man uzreiz pasaka, ka, lai es tur neuztraucos, visu čilu un tā. Gudri. Jā, un tad viņš bija tajā randiņā, un viņš paslepus man rakstīja, un tad viņu uzķēra, un tad... Tāds sajūta, ka viņš ir ļoti riktīgi labs spēlmans. Jā. Apspēlē visu. Jā, visu. 3 štukas nopelnīja. Kā tādu vīrieti varētu nosaukt? Kā jums liekas? Ideālais vīrietis. Man ir sava kategorija tādiem vīriešiem. Jā, ujabāns. Huligāns ujabāns. Huligāns ujabāns. Klausies, nav viņš tik seksīgs, lai viņš tagad tā ķipēs tur tāds topboy. Nav. Es nezinu, tev Pat Mārcis krīt nost. Tev labāk zināt, jā. Bet tā kā pēc izskata vai pēc personības? Raivi. Raivi. You go, girl. Tas ir mans īsākais čalis. Cik viņš garš ir? Bišķi. Tik garāks par mani. Viņš garāks par mums? Netok. Kaut kā pasties nākamo klipu? Nākamo? Es, piemēram, šajā vietā ļoti cringeoju. No kā? Jā, ka ir, tā ir. Sanāk mums tikai viena pāris, kas... Man te 37 grādu temperatūra. Nopietni. Tikai? Jā, es saslimu, kad mēs filmējām. Vēdervīrus? Nē, vienkārši mēs filmējām finālis, tur skraidīju sasvīdus augstajos. Pārāk daudz taurnīšu bija vēdrā. Likās slikti palika. Labi skatos. Mārts. Iemīlējos tieši šo un nepazīstam viens otru iepriekš. Un kāda tas ir sajūta? Jā, tas ir viss. Jo viņš saka, iemīlējās. Un jūs tiešām tik daudz laika pavadījāt kopā, lai kāds varētu teikt, mēs esam iemīlējušies. Jo mēs esam ļoti lieli skeptiķi, ka vispār šova laikā var iemīlēties kādā. Mēs varbūt neticam mīlestībai, bet tas nav svarīgi. Tikai. Jūs kādreiz esat bijuši šovā? Jā. Realitātes šovā, kuru jūs neregulējat, bet kurā jūs piedalāties? Jā. Cik ilgi tu tur pavadīji laiku? Maksimums 2 stundas. Tāda veida šovos, tādos piedodība. Tik grūti jautājumi, ka galva pat krīt nost. Mārts nokrīt. Bet prikals ir tāds, ka tāda veida šovos viena diena ir kā nedēļa reālajā dzīvē. Tev tur ir pārāk daudz brīva laika. Tu runā ar cilvēkiem, tu redzi visu kaut kādas sīkumaiņas ikdienas darbības, jūs jau dzīvojat kopā, gribi, negribi, from, since day one. Tāpēc ir iespējams iemīlēties. Pasties, citi ir pat apprecējušies pēc šoviem. Jā, brīdī tu biji ritīgi, laimīgi, Jā. Tu gribētu? Tā bija laimīga, jā. Tu bija laimīga, jā. Kā tev liekas, tu vēl kādreiz būs tik laimīga? Kā to saprast? Cerams, ka netik laimīga. Bet es arī gribēju nedaudz atkāpties, varbūt gluži pa Migelu, bet bišķi kolot out. Jo mums no malas skatoties, mums likās visloģiskāk, ka no jums pēdējiem 3 fināla pāriem tie, kas kopā būtu dzīvojuši, būtu Ričijs un Kristiāna. Bet jūs kaut kā visi uzklapāt Sandim un Paulai? Uzklapāt? Uzklapāt. Uzklapējām. Jā, tāpēc, ka viņi no bērnības ir pazīstami un riktīgi. Viņiem var redzēt to bondu un connectionu. Šķiet, tīri tā. Vēl visādas baumas es tur biju dzirdējis. Bet tu pati gribēji pa viņiem balsot, vai arī tev Migels piespieda? Man vienalga. Mēs ar Migelu tikai runājām un sapratām, ka mēs balsosim tieši par viņiem, jo mums vairāk šķiet, ka tie būtu bijuši viņiem. Jā, izdevīgi. Kaut gan man bija tāds aizdomas par Kiki un Ričiju, tāpēc, ka mēs ar Kiki runājam par pieaudzētiem matiem. Un viņa teica, ka viņa nepieaudzēja Latvijā. Un kāpēc es tad to tā nepiefiksēju? Un tagad, zinot, kā viss atrisinājās, ko tu labāk gribētu? To, ka ir tā, kā ir tagad bijis, vai arī tomēr, ka Sandis un Paula būtu tikuši līdz galam un tad viņi uzvarētu? Vai nebūtu labāk, ka Sandis un Paula uzvar? Jā, es domāju, jā. Vai Kiki Riki. Jā. Ja tev būtu iespēja tagad atgriezties un tu varētu aizbriekt pie sevis, tajā brīdī, kad pirms tu iegāji atpakaļ šovā viesnīcā, ko tu sev pateiktu?
kādu brīdinājumu sev pateikt. Jā, vai tu kaut ko sev pateiktu? Jā, es pateiktu sev run. Run? Run būs. Tu klausītos sevi? Nē. Tas bija jau nolēmts, jā? Man patīk, ka tas ir Migels, ko es varu izdarīt? Jā, tad sajūt, ka visi, pret Migelu nevar cīnīties. Nē, viņš ir pārāk harizmātisks, lai cīnīties. Es vienkārši domāju par to, ka ir tas klips, jā, tās beigas, jā, viss, ka viņš tur izvēlējās. Un tad tu redzi, tad tu izplūst tur asarās. Vai tu tur tēlo, vai tu tur pa īstam jūties, un kā tu pēc tam dīloji? Tieši tas fināls tās manas asaras. Kā man negribās atgriezties atpakaļ tajās. Vajag. Atgriezties. Vēl vienu reizi. Priekš skatieniem. Statistikā, jā. Aiztais acis un iedomājies, ka tu esi tur. Jā. Tev nav naudas, tev nav mīlestības, tu esi viena pamesta. Mans, zikā? Es negribēju tā kā, nopietni to domāt. Jā, protams, kas notika, tas notika, bet atgriežoties atpakaļ, man bija sapnis, es redzēju sapnī, ka man notiek panikas lēkme. Un tad, kad es lasīju to garo ziņu, kur Migelam tas nauda vai gredzens. Diršanas gredzens. Tur tik garš teksts, es lasu, un man doma pazūd, un es atkal sāku lasīt, jo es sāku saprast, ka Migels te nav, nekādu naudu es neredzu. Tā kā visas kameras, visa komanda ir vienā istabā ar mani, tā kā es nesaprotu. Tas ir gals. Tas ir gals, jā. Es saprotu, ka tur no chance, ka viņš ir izvēlējis naudu, un es nevaru saprast, vai tā ir taisnība, jo tas ir šovs. Un neviens to neko nesaka priekšā. Neko nesaka. Vienkārši visi gaida tavas reakcijas. Viņi stāv filmēs, lasa to tekstu jau 10. reizi, un es godīgi pagriežos pret kamerām, producentiem, un saku, es nesaprotu, kas tur ir rakstīts. Mans stress ir sakāpis un emocijas. Un viņi man tā īsti konkrēti iztulko to garo penteri, jā. Viņš naudu paņēma. Jā, viņš paņēma naudu, parakstīja līgumu, ka nevar tevi satikt. Man tāds, ko? Nē. Un es saku, tā nav taisnība. Un es saprotu to, ka kameras stāv statiski, un viss, ko es gribu, ir pārbaudīt, vai mūsu istabā ir viņa mantas. Vai tā ir taisnība, ka viņš nav šeit. Un es vienkārši smart, un es saprotu, ka tas ir filmēšanas laukums, ja es tūlīt kaut kur iešu. Kas paliks ar kamerām? Kameras arī ir jāstiep. Un es vienkārši es iešu pārbaudīt istabu. Jā, tas visas kameras. Kāpēc? Jā, un viņi paga. Viņiem tas jāpaņem, tas viss statiski. Es tikai vienkārši man jau kāp, man tur asaras, esmu tonālais teka, visi tur cenšos noslēpt. Un es skrienu pa tām trepēm tik ātri, jo viņi tā kā pirmie aiziet, noliek kameras, jā. Un es tur jau nevaru sagaidīt to visu, to kulmināciju, ka tā kā it's all done. Un jā, un es vienkārši istabā un saprotu, ka viss... Zvaniņš pazuda, viņš nav. Jā, viss. Tā mana vientuļā roza tur iesprausta tajā kaut kādā tur vāzītē, un viņa koferis nav. Sirsniņā roza. Dirsiņā. Migela? Nezinu, sirsniņa dirsiņa vienkārši. Jā, un tad es vienkārši, un viss no tā momenta, kad es sapratu, ka viss ir taisnība, ka viņš ir izvēlējis naudu, man tā kā iekšējais tas, ka tu grimsti, ka tu lidovot no tiem 50 metriem, tā sāpe vienkārši tā kulminācija, tā kā dvēseli iznāk ārā no tava ķermeņa, ja? Tu cilvēks tev tikko tur, tici man, mēs tur ļubovь, nagavdā, vieki, tur viss zina, ķipa visās iespējamās valodās. Tikai karš var apturēt. Tikai karš un nāve. Jā. Un tu saproti, ka tā kā cilvēks ir pieaudzis 37 kaut kas tur, jā. Kas ir 3000? Iepriekšējā vakarā mēs ar Migelu paņēmām mašīnu. Jā, mums bija tādas ekstras svaras. Gribat mašīnu pabraukāties? Lūdzu! Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Migels? Nē, tāpēc, ka komanda ir tik forša un super pretīm nākoši, ko jūs gribat ēst, uztaisīsim. Bez maz vai. Tā kā finālā tur vispār luxury lifestyle, mēs dzīvojam tajā vilā. Gribat mašīnu pabraukāties? Lūdzu, izvēlēties kabrioletu vai džipu. Un tā bija. Mēs aizbraucam. Tas jau bija tajā Madeirā, vai ne? Jā, tas jau bija Madeirā. Tur, laikam, ļoti lēti viss ir. Vai kaut kas tās? Es nezinu. Es arī nezinu, es vienkārši mīlu. Bet prikals tāds par to naudu, par tiem 3000. Iepriekšējā vakarā mēs ar Migelu aizgājām randiņā un mēs spēlējām to tā kā online kazino. Un es normāli tā kā viņam palīdzēju pacelt piķi. Jā. Tas drēcīgi. Zini ar savu tur witchcraftu, tur runas. Jā. Jā. Un tad vienkārši viņš tāds,
Kas ir 3 štukas varēs paēst? Nu jā. Kur maķītī kaut kādā? Tā kā pa īstam sāpēja, bet daudz domā, ka tur tēloja. Mēs varam... Jā. Daudz saka, ka tēloja finālā. Ko teiks par to? Tā kā mana māte man uzrakstīja WhatsAppā voisiņu, ka es ļoti slikti notēloju. Jā, salīdzinot ar Miguela aktieru spēli, es tur vispār neko, bet Mārcis atkal krīt. Tas nebija. Kā tu vari notēlot kaut kādu tādu uzmetienu? Es turējos, lai neparādītu to savu tumšo pusi, lai es tur nesāktu, tur šķīvis mētāt un nolādēt rituālus, tur taisīt uz nāvēm un visu kaut ko tādu, jo tā kā mēs jau esam pie okeāna. Visādus scenārijus tur galvā domāju, bet, protams, tas nebija nekas tēlots. Tu nevari notēlot, kā tev birst asaras, un tu nevari elpot no tā, ka tev ir stress. Un cik tev ilgs laiks bija vajadzīgs, lai tu atkoptos no tā? Ja tā būtu tēlošana, par to vajadzētu maksāt reāli tos 3 štukas. Nevis Miguelam. Par tām asarām, ja tā būtu tēlošana. Un Vila arī uzreiz dāvinā, man liekas. Tā kā zvaigznē. Un kabrioletu. Tā notēloja. Kabrioletu? Nē, kabriolets mājā ar Miguelu paliek. Es čīloju. Nē? Nē. Kāpēc? Viņi tur bija 5 minūtes. Bet viņi pazīstam pirms tam bija. Iedomājies, ja būtu finālā Kikijs ar Ričiju, Sandis ar Paulu un Migels ar Annu. Ļoti godīgi. Ar Annu? Ar Maiju. Kāda Anna? Pofīgi var arī Annu tur visas. Sorry, Anna. Ne jau tu. Es jau visi tie, kas bija pazīstami iepriekš pirms šovu. Bet man īstenībā ļoti interesē par to, cik tev ilgs laiks bija vajadzīgs, lai atkoptos, ja tu reāli, kā tu saki, pa īstam tas sajūtas. Tev bija kāds sekas pēc šovas? Man bija šausmīgākais tas anger issues, kā to pateikt latviski, dusmu lēkmes. Le anger no issue? Bet mans tas healing process sākās ar boksa treniņiem. Man bija uzreiz tāds, tā kā to agresijas iztārā. Un tad, terapijas, psihologs, ajurvēdas. Numerologs, astrologs. Numerologs, astrologs, tarologs, hiromants, medijs. Pāromāns. Ko? Pāromāns. Ko? Pāromāns. Romāns? Nē. Rastamāns. Rastamāns? Tagad tu joprojām jūties sāpināt, vai tagad labi jūties? Tu tagad labi jūties? Nē, es tagad jūtos labi. Es esmu pārkāpusi tās savas sāpes. Man šķiet, es jau esmu to visu izsāpējis. Pats grūtākais bija klusēt visu šo laiku. Un, zin kā, tur tuvākām draudzenēm tikai raudāt uz pleca. Un viņi skatās kemperim, katru reizi ieraksta voice messages, kāds Migels ir ujabāns. Un man tāds, atkal jūs man tās brūces plešas, tas tā viņu mīlēja. Tagad man ir tāds healingā nākamais līmenis ir hypes. Davai! Hypot? Jā, paldies, ka mēs sarakstījāmies un filmējam šo visu. Paldies par merču. Jā, tu citu dāvanu tev. Paldies, man ļoti patīk. Jā, šis tāds mākslas darbs par šovu, kurā tu piedalījās, bet diemžēl neuzvarēji, protams. Tā esmu es. Var nākamo bildīti, kur es tā pa visu fonu? Jā, šo plakātu var izmantot arī kā mērķi. Kā šautriņiem vai kādam citam. Var sadedzināt, var sagriezt. Var izmantot kā gribi. Oi! Tas tā kā jums skatītājiem, ja jūs gribat, jūs varat iegādāties tur, kur var. Jūs varat uzlīmēt pa virsu Migels ejai sevi, un tad jūs būsiet seks. Šitie kamerā. Jē! Es tā. Kādreiz sanāks. Kādu novērtēšu to mākslu darbu? 11 no 10 man ļoti patīk. Forši tu nopirkt pa naudu? Jā, protams. Es pa kādu 50 nopirktu. Tā labi. Jā. Pēc 5? Tik dārgi? Jā. Bet tikai tāpēc, ka stikls un rāmis, un jūs to stiklu un rāmi varat pēc tam vēlreiz izmantot citos rāmi. Ir cits plakāts, ko jūs arī varat dabūt, jūs varat nomainīt. Ja ir Canva, kas Canva arī ļoti stilīgi izstāstā, man bija 33 tik liela. Jā. Un vispār šitais man luxury. Jā, sanāk, parunājam par hype? Jā. Man turēt tā? Labi. Es varu šitā filmēties.
Tad Mārcis nedrīkst. Es tagad varbūt es kļuvu par... Jā, rekur, mums tieši Ašmiris ir, lai pat... Mums ir turētājs. Ew! Wow! Tikai šeit tuvāk. Šeit nāc. Jā, šitā ļoti labi. Paldies! Jā, par hype. Ko tu domā, kad visi cilvēki uzskata, piemēram, sociālajos tīklos raksta un saka, ka tie cilvēki, kas piedalījās tajā šovā, hypo pēc šova beigām un, nezinu, reklamē sev vai kaut ko. Ko teikt par to? Jo es, ko teiktu? Ko nedrīkst hypot? Kas jūs esat? Hype tiesneši, hype policija? Kas gribu, tas hypo? Kā grib tā hypo? Nu, tikai ne tā kā Migels. Migels nedrīkst. Migels lay down. Protams, ka es hypoju un turpināšu hypot un celt savas statistikas, come on, 1,2 miljonu skatījumu Instagramā. Wow. Jā, un tas ir tikai sākums. Wow. Tā ir parasti piekdiena. Jā, nu tā. Bet es turpināšu hypot, man ļoti labas sadarbības nāk. Kāpēc lai es to nedarītu? Kāpēc lai es to nedarītu? Tieši tā. Un visi tie, kam nepatīk, ka hypo, es nezinu, skauž, skaudiet tālāk. Jā. Nemēr, kad hypot, mācieties raudāt, es nezinu. Jā. Labi, Aigar. Paldies tev. Es redzu, ka tev nav baigi ārti. Paldies, Agurim. Agurim. Ko tu izvēlētos, mīlestību vai naudu, ja tev dotu iespēju pirmai izvēlēties? Pirms Migela. Man arī šo jautājumu prasa, un kā tagad pēc kara mēs esam ļoti gudri kaut ko spriedelēt. Ja es būtu tādā momentā, ko es darītu un tā, man šķiet 3000 ir pārāk maz, lai tu samainītu savu simpātiju pret naudu. Ko tu vari izdarīt ar 3000? Karmu pa 3000 nenopirks? Nenopirks, neattīrīs arī. Pilnīgākais, tēles apsiens pa 3000 televīzijas priekšā. Bet, kā atkal, tā izvēle, tā sadarināšanās, tas ir arī pārāk nopietni. Jā, tas jautājums bet atkal, tas nav precēšanās. Jā. Tie grūti izvēle. Es nezinu. Es nezinu, ko es būtu darījis. Tagad, protams, zinot visu, kā tas izbeidzās, protams, ka loģiskāk un labāk būtu ņemt arī man naudu. Bet 3000, kas ir? Bet 3000 pa savu reputāciju bojāt? Nē, man mati maksā 1,5. Wow! Pērkat mērķi, es arī gribu savu mati pa štuku. 1,5 vairāk. Filmē man ar kameru šito nofilmu. Ivar, es atvainojos. Pastamies, kas viņam galvā. Tukšums tā kā Migelam. Kas viņam prātā? Tagad tas var būt pelntrauks. Tas tagad ir konfektis tur vēl liekt. Halloweenā, zini? Oh my God, es atvainojos. Pievienotā vērtība. Puķis. Zīmuļus var salikt. Tev tā arī pelntrauka nebija. Kājkras. Vai pakasīt kājas. Krājkas. Oh my God. Paldies tev. Ir ļoti forši labi, ka tu šitā nesplēs nav. Jā, es atvainojos. Viņš karbojas. Viņš pats... Gribu paturēt man telefonu. Nē. Piedod, Mārcis. Tu joprojām meklē mīlestību? Es vairs neko nemeklēju. Es meklēju daudz naudas. Daudz naudas, jā? Jā. Forši. Ja tā pasaka mums arī. Ja Latvijā ir, kur daudz naudas, tad pasaka arī. Jā. Pasmējamies ar to klipu, kur viņi raud. Pasmējamies. Varam. Liela uztaisnām mierīgi. Tas viss tās beigas. O, wow. Viens Oskars jau ir. Gaidam nākamo. Viņš izvēlējās naudu? Tad pauzēsim. Pagai, es nesapratu, tad sanāk, kā jums lika ieiet sākumā Migelam, un tu vienkārši ārā gaidīji, stāvēji un gaidīji, kamēr viņš izvēlēs? Mēs izšķirāmies pie ūdenskrituma, un tad mēs braucām pusdienās tā kā mums bija... Bet tu zināji, ka viņš ies tikai tagad to izvēl darīt? Nē, es zināju, ka ir kaut kāds pēdējais uzdevums. Un kas tas ir par uzdevumu, es nezinu. Un tāpēc mēs vilkam laiku, kamēr viņš ir uzdevumā. Mēs tur, restorānčiks pārēst un tā. Jā. Pafilmējamies, pabraukājāmies ar kabrioletu. Stilīgi.
Bija stilīgi, ja būtu smieklīgi, ja tu vienkārši stāvēt ārā un gaidītu. Nē. Nebūtu? Bet arī Būtu kaut kā, gan zin kā, bija bišķīt aizdomīgi, kad viņš aizbrauc uz to uzdevumu. Un kaut kā ļoti ātri mēs atgriežamies villā, nu, tur, es nezinu, stundu, 2 varbūt ir pagājušas, un man tāds tik ātri izpildīja uzdevumu. Kas tas bija par uzdevumu? Kur manas maukas? Kāpēc tik ātri? Kāpēc tik ātri? Jā. Saproti? Saprotu, ļoti saprotu. Nu, vot, man jau sākās tas sievišķais, tas intuīcija, man jau bija šī tāda nervi kratās, un mēs tieši ar producentu piebraucām pie villas, un vajadzēja pagaidīt, kad viņi to setu uzliek, vai ne? Un es sēžu, man tāds, es zinu, ka kaut kas būs slikts. Vienkārši man tā priekšnojauta, un producents ir, kā tev tur matiņi, tad davai spīdu viņu uzliec, zin kā, lai man ir laba, pozitīva. Pagriež tos sīpols, vai ko tādu. Jā, zin kā, kad pieber garšvielas klāt, lai garšīgāk pēc tam skatīties uz viņus. Nā, vienkārši pīzģēts tas bija. Jā. Nu, Jūs gribat... Jā, tas tik smieklīgi. Es pārbaudīšu visu vilnu. Tas tik dramatiski safilmēts un nofilmēts. Tad nav mans vai ir? Nav. Tas tikai manas mantas. Tikai tavas? The fuck? Es neapzīju to koferu. Es aizmirstu, kas tur bija. Es pēc tam pārbaudīju savu maku. Pareizi. Bet tā esi tu, jā? Jā. Un es skrienu ar tiem papēžiem pa trepēm, kameras arī skrien. Iedomājies, viņi skrien un filmē. Tu vari iedomāties, kā tas ir? Es nevaru. Jā, ķip, tu neesi Es tā parasti darījis. tikai sēžu. Ar tām lielajām kamerām. Jā, es tikai sēžu kameru priekšā. Jā. Bļā, es teicu, ar Dievs. Ok. Tu nolamājies? Jā. Ok, sapratu. Mīnus 100 eiro. Tipeks. Wow. Nu, šeit izties īsti. Tā vieta izties īsti, tur, kur tu raudāji. Nu, te es vēl Pavērsiens. turos, bet arī mēs šito visu, tās daļas, kas ir sagrieztas, mēs arī tā filmējām. Man notiek mental breakdown, viņi nostapē kameras, mani apskauj producenti, es pastāvu paraudu, Bet arī sadarināšanā. un tad mums tā intervija, un tas viss ir tāds... Sanita vēl Šo nespēja momentu es noticēt izprasīju. notikušajam un izlēma Migalam piezvanīt. Tā paņēma naudu. Ko lūdzu? Kur tu esi? Esmu kaut kur Madeira, Kaut kur Madērās. Island. Pie Island. Gribu višķiņ paēst. Jā, es izolēju naudu. Mana seja! Pie Island. Pēc kā mīlestībā šodien ir, rīt var nebūt, bet nauda vajag. Paēst vajag. Vienmēr, tu zini jau. Tu zini jau. Wow, nice. Es parakstīju tādu līgumu, un es domāju, ka šī būs pēdējā mūsu saskarsmē. Bet es tevi neaizmirsu. Es vēl pagaidām to neaizmirsu. Paldies, lai tev dzīvē labi veicas. Paldies tev arī. Paldies. Nelauz iPad, jā. Nu, ko tu domā? Ko es domāju? Ko domā, tā kā, nu, ja tu būtu šovu producenti, tu likt kaut kādu tādu kadrus visus īstos? Es viņiem prasīju, lūdzu, ielieciet to sarunu, lūdzu. Vienkārši, nu tā kā viņa tā patiesā seja. Viņš man pats pasaka, tā kā, ok, kamera priekšā pateikt, nu, ziniet, ķipa, tas ir šovs, es izvēlos paēst, nevis mīlestību, nu, ķipa, nu, tā, bet es gribu, lai viņš man pasaka to, es gribu, lai viņš mani līdz galam disrespekto. Saproti? Tas bija ļoti labi, ka paprasīja, piezvanīja. Jā. Jo tad man arī jautājums, ja, piemēram, viņš būtu izvēlējies naudu, bet viņš būtu to darījis daudz, respektablāk, tā kā nebūtu tur. 2 štuks tev, štuks tev. Nē, bet apmēram tā, ka tas, kā viņš tur parādīja, viņš tas kāda mīlestība, tur nauda. Bet ja viņš to būtu darījis, ka, es ļoti negribu tur, bet es neesmu gatavs precēties, tu citādāk to visu uztvert? Nu, zini, kā mums bija noruna. Ko? Mums bija noruna, ka tā kā, ja mums varēs izvēlēties kaut ko, mēs ņemam naudu. Es viņiem teicu, klausies, man šobrīd dzīvē ir tāda situācija, diemžēl, ka man reāli vajag naudu. Man reāli vajag matus jauns. Jā. Vismaz 2 pāris. Jā.
Tā kā... Ļoti labi izstāst. Paldies. Speciāli priekš jums pieaudzē, lai mēs varam šos kadrus tādus smukus uztaisīt. Paldies, ka novērtējat. Tā kā, jā, es nezinu, ja viņš būtu, ja viņš būtu pateicis, tā kā, es savu mīlestību esmu atradis. Un mēs abi gribam naudu, jo viņai tur, finansiālas problēmas, es viņai apsolīju, ka es palīdzēšu, viņš man actually arī solīja palīdzēt tur. Jā, un tā kā es zinu, ka viņi to vēlas, un es darīšu tā. Un es nezinu, es Migela vietā pateiktu, jā, es parakstīju, ka es viņu nekomunicēšu, kurš mani pārbaudīs. Viņš taču ir top boy, ja? Viņš taču tāds huligāns, viņam likumi nav rakstīti, tā kā, Ko kaut kādi producenti var mums izdarīt, ja mēs tur nezinu, ja mums ir mīlestība? Jā, plus viņš var izsist galvu tur producentiem. Jā, viņš taču kam tur solīja to izdarīt? Denisam un Raivim viņš tur arī bija sasolījis visu kaut ko. Ja tu būtu tajā brīdī, kad šovā, kad viņi ar Denisu tur runājās, par Denisu, Denis tur nepiedalījās, tu kaut ko pateikt viņam, vai arī tu arī klusētu un teiktu, nē, tikai neesit man galvu, lūdzu. Ja es būtu klātienē tajā situācijā, kad viņš disrespekto Denisu. Laikam jau. Es censtos nepieļaut tādu situāciju vispār. Es skrietu prom. Es topītu viņam virsū. Es sāktu visdrīzāk zinot tā kā manu to. Es esmu tāda girlies girl, un es vienmēr esmu sapņojis, ka man būs labākais draugs gejs. Un tā kā, tā meitene sapņo par tādām lietām. Zini, kā šopingā tur ej. Tad tu izsaki, ka tu būtu kaut kā pateikusi, ja? Mēs vienkārši runājam par Migelu, aprunājam Migelu. Protams, ka es viņam būtu tā straight forward kameru priekšā prasījis, ja tev ir slikta pieredze ar gejiem, tev ir kaut kādas traumas, kā viņš teica, vārdarbība, viņš neatbalsta vārdarbību. Es taisītu šovu uz to, ko viņš runā, un sāktu viņam uzdot tādus provokatīvus jautājumus un celtu reitingus un statistiku šovu. Īsāk sakot, sākt pist smadzenes viņam. Jā. Jā. Kā domā Migels varētu aizsniegties līdz tiem augstākiem zirnīšiem veikalā? Nē. Viņam vajadzētu palikties. Nepalīdzēt. Tur to taburetu jāņem. Viņš varētu uzkāpt tam 3 štukām. Pacelt. Kā viņš var iztērēt to naudu? Spriežot pēc viņa tiktokiem, viņš uzreiz pēc atlidošanas no Madeiras sāka postot kaut kādus maisiņus ar kas tas par brendu bija? Boss. Jā, ir kaut kas, ko tu vēl gribi pateikt, pastāstīt vai kaut ko tādu? Es gribu pateikt, meitenes lūdzu neuzķirties uz Migela šo ideālā vīrieša potenciālo aktieru spēli. Tas vispār nav tā vērts. Tā kā... Es nezinu, mums pietiek runāt, kā domā? Jā, vajag pār tu taisīt. Jā. Nāciet, paskatiet tā visiem. Jā, šeit arī bija citi cilvēki klāt. Jā, ko es gribu pateikt? Visi, kā man sauc. Jā, Ašmirs ir šeit! Viņš beidzot Ašmirs ir stilīgs. Nē, tik krūt, ka tu esi šeit. Rozā brīlis ir. Jā. Drīz tev selfiju uztaisīt? Jā. Laiks ir. Jūs paņemat. Kas jāsmaina? Nē, tu vari raudāt. Jā, šitas ir... Arī jums nevajag, paldies. Lai tev paliek pa piemiņu, jā? Draugiem stāstīja, ka tu satik mani un... Iedod, viņš runā vispār. Jā, sorry, jā. Ko gribi pateikt? Runā. Mani sauc Agris. Tagad jūs tad dzirdējāt to pēdējā. Jūs tad dzirdat pirmie. Tu tur Sanītas mikrofonā runāt. Jā. Jā, tu runā manā mikrofonā. Mani sauc Agris. Man ir 34 gadi. Ok. Dzīvo saldu, ja kas arī. Vai arī no saldus, nekur dzīvoja godīgi. Tā ir labi, šitā bija intervija, ne tik labi. Jaunais formāts nosaukumā ideālā intervija. Pareizi, jo, tā kā Migels. Nē. Mums tas ideālais vīrietis jāspēlē līdz galam haipam. Pērciet merču un sakojiet Sanitai, sakojiet Esterei un sakojiet Ašmiram. A.k.a. Agris. Nesakojiet uz ielas tieši tā. Nē. Čau. Jā, viss. Čau visiem.